Kas jāzina, lai droši klejotu internetā? Internets ir kā ielu tīkls pilsētā. Lai auto un cilvēki varētu pārvietoties droši, tiek ievēroti satiksmes noteikumi. Tādi paši noteikumi eksistē arī internetā. Internetā visi cilvēki ir brīvāki. Tas ir kā kuri? Izveidojās tāda interneta dzīve un īstā dzīve dažiem. Bet internetā viss ļoti bezpersoniski. Jā. Daudzkārt portāli un interneta vietas atceras pēdējā lietotāja vārdu un pat paroli. Tas nozīmē, ka strādājot pie sveša vai publiski pieejama datora, atmiņā saglabātā parole var dot iespēju kādam citam darboties jūsu vārdā. Es vienkārši viņu aizmirsu aiztaisīt viņa kompjuterā, izlogoties, un es mājās pēc tam runāju ar draugu, un viņš vienkārši pēkšņi sāka kāds rakstīt manā vietā. Un es nevarēju saprast, kas tas bija, halo, la, tādas lietas. Un beigās izrādījās, kas bija mans tēvs, bet, Elektroniskā pasta adrese, kas tiek mētāta internetā pa labi un pa kreisi, parasti ātri nonāk tā sauktajos mēstuļu sarakstos, un pasta kastītē ar katru dienu vairāk iekrīt reklāmas, melīga un maldinoša satura informācija. Man vienai paziņai, draudzenei bija atsūta īziņa, kad jūs esat laimējuši tādā šitajā tēmā. Loterijā jums kaut kas tur jāizsūta, viņai tur kaut kāds bankas konts vai kaut kas tāds, un pārskaitīs 100 lati. Viņa forši uz to īziņu atbildēja. Man tā nauda īsti nav vajadzīga, varat viņu paturēt. Pārskaitiet uz savu kontu. Reģistrējoties dažādos interneta portālos, vēlams neuzrādīt savu personīgo e-pasta adresi, bet gan izmantot kādu no publiskajiem elektroniskā pasta serveriem. Tā iespējams pasargāt sevi no kaudzes nevajadzīgu vēstuļu, kurās starp citu var atrasties arī vīrusi un spiegu programmas. Paroles ir interneta durvju atslēgas, taču atšķirībā no īstajām slēdzenēm, ļaundari paroles lauž tikai īpašos gadījumos. Parasti tās pie viņiem nonāk vai nu nejauši, vai arī tās ir pietiekoši vieglas, lai atminētu. Es paņemu kādu radinieku vai kaut kādu labu draugu vārdu vai kaut ko tam līdzīgu. Ja, bet man personīgi dotam ir paroles tā, ka tas ir vārds un vēl cipari klāt. Tiešām pat pagrāti. Man parole ir ļoti viegla, tāpēc, ka es nezinu, es internetā tā neaizraujos ar visām noslēpumu atklāšanām. Jā, tavs vārds. Jā, piemēram. Nē, nav mans vārds. Man ir no 2 vārdiem un vēl cipariem. Kaut kas saistīts ar mani, ar maniem radiniekiem vai kaut kas tāds, kas ienāk prātā. Parolei nav jābūt bezjēdzīgai burtu un ciparu virknei. Bieži vien pietiek, ja tā ir veidota asprātīgi. Apstāstu klaviatūru un tādu tā kā zīmējumu, kas sanāk, un tad pilnīgi nesakarīgi paroli es atceros tikai uz, kas klaviatūru apstāst. Es nezinu, kas pirmais ienāk prātā, man vienu brīdi. Datoram man bija paroli, es mīlu savu zvirbuli. Tas viņa aizmirst vienmēr, viņa bija gara. Virkne portālu vispār nepiedāvā savus pakalpojumus, ja lietotājs nav reģistrējies. Tiek pieprasīts vārds, uzvārds, iesauka, bieži pat dzīvesvietas adrese un e-pasts. Taču nevienmēr šiem datiem ir jāatbilst realitātei. Ir vairāk e-pasta priekš draugiem, priekš reāli lietojamais. Nē, draugos speciāli uztaisīs jau tādu e-pastu, lai no vāpa vienkārši man parasti bija, īstais e-pasts, man ir šausmīgi garš. Es speciāli uztaisīju @one.lv, pēc es īsāk, lai būtu. Tur, kur tas iespējams, jācenšas neizmantot īstais vārds un uzvārds, īstā adrese un citi patiesie dati. Interneta vietnes, kurās tas ir svarīgi, parasti garantē šo datu drošību un ir atbildīgas, ja tie nokļūst svešās rokās. Lai piespiestu interneta lietotājus apskatīties reklāmas un atvērt dažādas lapuses, cilvēki ir gatavi uz dažādiem trikiem. Piemēram, lapusē ar interneta spēlēm var paslēpties sīkas programmiņas, kas ieperinās datorā un automātiski var vaļā dažādas interneta vietnes. Vai arī tādas, kas padara datoru par paklausīgu ģēru noziedzīgu elementu rokās, un jūs pat nezināsiet, kad jūsu dators sāks izsūtīt spāma vēstules tūkstošiem adresātu. Es esmu arī dabūjusi vīrusu datorā. Es īsti nezinu, kādā veidā un kas tas bija, tāpēc, ka īstenībā es no paša datora daudz ko nesaprotu. Bet, kad es sāku sūtīt citiem vīrusus pa Messengeru. Arī pa Skype ir tie, ka atver pasties man jaunās bildītes no vakardienas,
ko tusiņu vai kā. Piemēram, pasties šito mans jaunās bildes, pats, kas uz ko visi ķērās, tas bija neskaties, tas nebija tev. Un atsūta linku galvenais. Ui, piedod, tas nebija tev. Loģiski visi uzreiz apsīs. Man liekas, ka es esmu pārāk droši īstenībā. Es lieku savu īsto vārdu gandrīz visur, paroles man ir vienkāršas. Es nezinu, man liekas, ka nekas tāds nevarētu notikt. Droši vien jau, ka varētu. Bet... Vismaz man tā šķiet, ka ar mani nekas nenotiks tāds slikts. Lai pārliecība par to, ka nekas tiešām nenotiks atbilstu patiesībai, dar ievērot virkni noteikumu. Neuzticēties svešiniekiem internetā, tāpat kā nepazīstamiem uz ielas. Nepublicēt informāciju, kas satur personīgas ziņas, telefona numurus, adreses, ziņas par radiniekiem, vecākiem un draugiem. Nepublicēt izaicinošas vai ļoti personiskas fotogrāfijas. Atturēties no īsto vārdu un uzvārdu izmantošanas portālos. Izmantot dažādas paroles, vēlams ar cipariem un burtiem. Izmantot antivīrusu programmas. Ierīkot vairākas elektroniskā pasta adreses, kuras izmantot reģistrācijām portālos. Atvērt tikai tās e-pasta vēstules, kuru sūtītājs vai tēma ir loģiska un atpazīstama. Par visiem aizdomīgiem gadījumiem ziņot hotline dienestam www.drošs internets.lv.